Humors kā talants. Humors kā talants, tas ir pētījumi vērts jautājums. Jo pirmais, kas jums nāk prātā, kad jūs saskaraties ar tādu asprāti, jūs domājat, velns ar ārā, kā viņš to dabūna gatavu, es vēl neesmu pabeidzis teikumu, viņš jau pasaka kaut ko tādu, ko es visu mūžu nevarētu domādams izdomāt. Un ir vairākas teorijas, kā tad tie asprāši un asprātes top. Viena no teorijām nāk no humānās psiholoģijas, kas saka, ka cilvēks var kļūt par jebko, kas viņš vēlas, un būt saskaņā ar sevi. Līdz ar to tu vienkārši spļauj ārā pirmo, kas tev nāk prātā, un sanāk baigi smieklīgi. Tā starp citu esot radies improvizācijas teātris, lai gan ir otra teorija, ka vienkārši čaļi sadzērušies un netīšām to radījuši. Otra lieta, kā rodas humorists, jeb kā viņš piedzimst, tie cilvēki vienkārši ir traumēti. Nopietni. Ir tāda teorija, kas uzskata, ka šiem cilvēkiem bērnībā ir tik ļoti darīts pāri, ka viņi ir attīstījuši fantastisku spēju ātri izdomāt kādu asprātīgu joku, ar ko atbildēt varmākam. Nu, padomājiet, paskatieties, kāda varētu izskatīties bērnībā mūsu, tādi grandi humorā. Fredis, piemēram. Iztēloties viņu tagad 6. klasītē, un viņam dara pāri. Vai, es nezinu, Valters Krause vai UFO. Ir skaidrs, ka kaut kam bija jānotiek, kas šajos cilvēkos attīstīs spēju pirmkārt nolasīt cilvēkus, otrkārt nāk klajā ar kaut ko smieklīgu, pirms šis cilvēks vispār ir pabeidzis teikumu. Un tieši tā tas arī strādā. Iedomājieties, kamēr jūs kaut ko sakāt, tikmēr viņš ir izdomājis, ar ko jūs pabeigsiet, un vēl 3 iespējamos atbilžu variantus. Vislabāk, ja jūs runājat kaut kādās frāzēs, tādās vispārīgās, jo tad no pirmā vārda viņš jau skaidrs zina, ar ko jūs beigsiet, un dod virsū. Lūk, ja tā padomā par tiem humoristiem, pārsvarā tie ir īgni, drūmi cilvēki. Jo tikko viņi nokāp no skatuves, viņi izdies kā lampiņas. Jums vajag parunāt ar tiem cilvēkiem, kas ar viņiem kopā dzīvo. Viņš atvalks mājās kā tāds tukšs balons. Un visi tik ļoti apskauž tās sievas un saka, tev gan ir paveicies. Un tad viņi tā dziļdomīgi pamāja ar galvu. Jo humoristam ir vajadzīga tā skatuva un tā reakcija. Ir gan daži atsevišķi izņēmumi, kur ir piedzimuši laimīgi, skaisti, stalti. Un viens no tādiem ir mūsu pirmais viesis. Un nav īsti skaidrs, kā viņam izdevās kļūt par humoristu, bet tas ir noticis. Improvizācijas šova spiedienas aktieris un, kā izrādās, arī direktors. Cilvēks, kurš ir pabijis vismaz 54 kāzās, turklāt ne līga vaņa godā, bet kā fotogrāfs. Un runā, ka tieši tāpat kā jebkurš parasts vīrietis jau no bērnības sapņo, ka uzrakstīs grāmatu un kļūs slavens un pelnīs lielu naudu. Un jautāsim mēs Kasparam Reidakam šādu jautājumu. Vai tas ir ielikts tev šūpulī? Vai ar tev kaut kas atgadījās? Vai arī tu vienkārši nespēji pretoties tevī mītošajam klaunam? Kaspars Reidaks, sagaidīja. Paldies tā. Wow, labvakar, dāmas un kungi. Mani sauc Kaspars un man bija smaga bērnība. Jā, īstenībā tēma ļoti nopietna. Humors, talants vai darbs. Burtiņš ir pazudis apzināti. Es viņu paslēpu. Tumors tas ir. Sanāk, tulamūrs, darbs vai talants. Pirms es sākšu savu stāstījumu, ir neliels eksperiments, kurus gribētu kopā ar jums veikt. Un es ļoti ceru, ka jūs man uzticēsieties, uz brīdi ļausieties, jo citādi nekas neizdosies. Es gribētu palūgt, lai jūs pilnīgi visi mēģināt saglabāt ar mani acu kontaktu šobrīd. Un nenovērsieties, lai kas arī notiktu. Es neģērbšos ārā. Ja? Novērsieties tikai tajā brīdī, kad es jums apzināti to lūkšu. Tad skatieties man acīs. Un situācija ir šāda, mēs šokar šeit esam sanākuši ļoti daudz un dažādi cilvēki. Jums blakus arī pa labi un pa kreisi kāds sēž. Skatieties uz mani. Ja? Iespējams, tas ir jūsu cilvēks, kāds, ko jūs pazīstat. Iespējams, tas ir svešais. Kāds, ko jūs neesat nekad redzējuši. Tad, kad es teikšu 3, 4, es gribēšu, lai jūs paskatāties pa labi tam cilvēkam acīs un veltat viņam komplimentu, vienlaicīgi novērtējot gan viņa vizuālo izskatu, gan intelektuālo. Un kompliments būs šāds. Wow! Ja? Tad es teikšu 3, 4, tajā brīdī jūs atraujaties no manām acīm, paskatieties pa labi tam cilvēkam acīs un sakat, wow! 3, 4! Aplaus jums, dāmas un kungi! Tikko ieraudzīju arī Iksiņu, kur man ir jāstāv. Jo tad var redzēt sponsorus.
Es atļaušos viņu ignorēt uz brīdi. Nē, arī fotogrāfs man teica īstenībā, ka esi lūdzu šeit vai arī Tu tur vienkārši labāk izskaties. Ļoti labi. Paldies par to, ko jūs izdarījāt. Bija neliels pārsteiguma moments, vai ne? Ka jūs mazliet daži sabijušies, skatījās pa labi, ka Dievs, kas tur būs pacīm kaut no smukas. Ja? Pēkšņi tur ir pakausis. Nekas. Izdaram vēl vienu lietiņu, ņemot vērā, ka mēs tikko viens otram mazliet atvērāmies un veltījām viens otram tādu kā skaņas vilni pakausī. Šoreiz gan paskatāmies kādam acīs. Atrodiet katrs vienu cilvēku, kam ieskatīties acīs. Jā, un saglabājiet šo acu kontaktu. Pat ja jūs dzīvojat kopā jau 7 gadus, zinu, tas ir grūti un sāpīgi, bet lūdzu izdariet to. Un tajā brīdī, kad es teikšu 3, 4, un īpaši labi droši vien izskatīsies pirmajā rindā, kas notiks. Es gribu, lai jūs viens otram pasakat tādā dobjā Joe Cocker balsī I love you. 3, 4. Paldies, aplaus jums un aplaus kungiem, kas to izdarīja viens otram. Humors. Dzirdot vārdu humors, redzot vārdu humors, pirmā sajūta ļoti forša. Tas ir tas, ko es zinu, tas ir tas, kas man nesīs prieku, viss būs kārtībā. Un tad mēs ieraugam vārdus talants vai darbs. Tāds viltīgs jautājums, jo ja izrādīsies, ka tas ir talants, ļoti iespējams, ka daudz būs ļoti sarūktināti un vilšies. Un teiks, saka, Dievs, tad jau man nav. Varbūt pat ģērbsies un ies prom. Ja? Ja izrādīsies, ka tas ir darbs, tieši tas pats rezultāts, jo mums nepatīk strādāt. Viss, ko es turpmāk teikšu, ir tikai vienīgi manuprāt. Man pat liekas, ka šo visu zinātniski izpētīt un ar faktiem pierādīt ir ļoti sarežģīti. Tāpēc viss ir tikai vienīgi manuprāt. Ir viena labā ziņa un ir viena sliktā ziņa. Humors ir talants. Un tā ir sliktā ziņa. Labā ziņa ir tā, ka jūs visi esat talantīgi. Un mēģināsim saprast, kā un kāpēc tas viss notiek. Humors. Tagad es visi saprotu, kā tas strādā. Es pirmā reizi tur šādu aparātu iekšā. Doing easily what others find difficult is talent. Filozofs, poētiķis un kritiķis no Šveices, Henri Frederiks Amiels, šādi ir raksturējis, kas tad īsti ir talants. Kaut kas, kas citiem liekas grūti, varbūt pat neiespējami, kādam padodas viegli, tātad tas ir talants. Šai brīdī aizdomājamies, vai kāds no jums pazīst kādu talantīgu svarcēlāju. Ja? Jo viņi, lai cik arī talantīgi viņi būtu, vienalga mokās ceļot. Un tās sejas izteiksmes ir vienkārši apbrīnojams. Vienmēr ir sajūta, kā jau arī Valdis teica, ka tas humoristiem sanāk ļoti viegli. Ir šī brīvības sajūta. Liekas, ka viņš īsti neko pat nedara. Ja? Tāda ir tā sajūta. Nav skolas, nav universitātes, kur var iemācīties, kā būt smieklīgam, kā būt asprātīgam, kā saprast jokus. Tad īsti nekāda tāda izglītība arī nav iespējama, kas it kā varētu liecināt par to, ka jā, tas ir talants, kādam ir, kādam nav. Un unikalitāte. Mēs katrs esam atšķirīgs, un humoru vai humoru izjūtu nav iespējams kopēt vienam no otra. Pat ja kāds ir dzirdējis, kā kāds asprāts izstāsta foršu joku un zāle visi smējās, ja jūs pēc tam mēģināsiet viņu atstāstīt tieši tāpat, izmantojot visu ķermeņa mīmikas, pilnīgi visu, iespējams jūs draugus jums skatīsies tā, kā jums kaut kas būtu noticis. Ja kaut kas nav labi, kaut ko sasiti šodien. Šīs 3 lietas it kā liek domāt, ka tas ir talants, un droši vien pamanījāt zvaigznīti. Nē. Jūs pamanījāt zvaigznīti? Un re, kur viņi ir. Talants bez darba neredzams. Un tā ir tāda, manuprāt, absolūta patiesība, kas reizēm mums aizmirstās. Mums patīk apbrīnot cilvēkus. Mums liekas, tev tas ir ielikts šūpulī kaut kādā veidā. Un mēs aizmirstam, ka patiesībā arī šie cilvēki ļoti daudz strādā. Ļoti cītīgi strādā. Un kāds tad ir šis darbs? Runājot par darbu saistībā ar humoru, ar asprātību un vispārējo, es gribu izcelt ievainojamību. Un tas ir tas, ko es savas netik garās dzīves laikā esmu sapratis. 27 gadi man ir. Un es saprotu, ka pamatā ir ievainojamība. Kāpēc? Tad, kad mēs pieaugam un sākam darīt lietas lielajā dzīvē, agri vai vēl mums parādās tāds kā bruņurupuču efekts. Mums ir galva iekšā, skatiens kaut kur lejā, varbūt tāpēc, kā ārā ir augsti Latvijā, nezinu, bet mums ir bail, ka kāds spēs izmainīt to, kā mēs jūtamies, spēs ietekmēt to, kā mēs jūtamies, spēs kaut ko izmainīt, sačakarēt, nebaidīsimies šī vārda.
Ja? Līdz ar to mēs baidamies būt ievainojami. Bet tā problēma ir tā, ka ievainojamības labākais draugs ir prieks. Nevar būt priecīgs un laimīgs, ja tu neesi ievainojams, ja tu neesi gatavs mainīties. Ļoti bieži mūsdienās visas šīs varenās tehnoloģijas, telefonu un tā tālāk, mēs aizbraucam uz kādu citu pilsētu, un tā vietā, lai mēs cilvēkam uz ielas pajautātu, kur kaut kas atrodas, mēs skatāmies telefonā. Tāpēc, ka telefons mums neatteiks, nenovērsīsies, un tas ir tas, no kā mēs it kā baidamies uz ielas, kad mēs ar kādu sastopamies. Ja? Telefons, viss forši, es atradīšu, es aiziešu. Bet vēl jau ir tā otra puse, iespējams, ka šis cilvēks būs pietiekami laipns un jauks un mūs aizvedīs uz turieni. Varbūt pat ar mums paliks tur, varbūt pat beigās mēs apprecēsimies. Es to nezinu. Tas atkarīgs no tā, kādu cilvēku jūs uzrunāsiet. Taču, lai būtu ievainojams, kas ir ļoti svarīgi, ir jābūt drosmīgam. Un šis ir pašos pamatos ikvienam cilvēkam, kurš ir apveltīts ar humoru. Respektīvi, kāds, kuram ir humora izjūta forši, kāds, kurš daudz iepriecina citus, viņš ir ļoti drosmīgs. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs vai nu smejamies, vai nu iepriecinam citus, mēs esam ļoti, ļoti ievainojami. Pilnīgi visi. Iespējams, tas izskaidro to, kāpēc tie, kas ir šie lielie asprāši, aizjot mājās, ir absolūti nekādi. Ja? Ļoti iespējams. Nu, lūk, un kas tad ir tas, kas ir nepieciešams, lai kāds būtu smieklīgs vai asprātīgs? Vai tas ir kaut kāds konkrēts īpašību kopums? Ļoti iespējams. Piemēram, spēja ātri reaģēt, tādējādi radot pārsteigumu momentu. Ļoti iespējams, ka ļoti svarīgs ir vārdu krājums vai tas, cik skaisti viņš runā, kā viņš pasniedz savu stāstu. Ļoti svarīga ir, protams, arī mērķtiecība, lai nesanāk tā, ka tu tā dula muša vienkārši šaudies pa dzīvi. Un izaugsme. Bet ar izaugsmu šajā brīdī, es domāju, nevis kļūt par smieklīgāko cilvēku pasaules, bet ar katru dienu kļūt smieklīgākam pašam par sevi, kāds tu biji vakar. Un šeit ir vienkārši absolūti briljanti kompānija. Nu, tad forši cilvēki, kurus, man liekas, mēs visi gribētu redzēt savā dzīvoklī. Jebkuros apstākļos, vienalga rīts vai vakars. Varbūt pat savā dzimšanas dienā, varbūt pat kāzās. Ja? Un tajā brīdī, kad mēs domājam, ka humors un humora izjūta un atceramies par to, ka obligāti ir jābūt straujam, vārdu krājumam un valodas tecējumam, tad, piemēram, Čārlijs, Atkinsons, viņi pierādīja pretējo. Mēs uz Mr. Beanam varam skatīties, man liekas, mūžīgi. Un vēl projām ir smieklīgi, un viņš pat nav sācis runāt. Un kas viņam ir? Viņam ir lācīts. Mašīna un ainiņa pie zobārsta. Ja? Jānis Skutelis, piemēram, es viņu ļoti, ļoti abrīnoju. Tāpēc, ka viņš pierādīja to, ka ir ļoti svarīgi atcerēties par to izaugsmu un salīdzināt ar sevi, nevis ar citiem. Viņš radīja Karalisko improvizācijas teātri un tajā brīdī, kad viņi bija pašā virsotnē, labākie no labākajiem. Viņš saprot, ka ir kaut kas jāmaina, jo tā izaugsme ir apstājusies viņos pašos. Nomainīja sastāvu, sāk spēlēt ar citiem cilvēkiem, video skeči, kaut kas interesantāks, viņam pašam ir interesanti. Improvizācijā un, man liekas, arī vispār humorā nedrīkst stāvēt uz vietas, tāpēc kā jebkurā lietā dzīvē, ko jūs darat. Fredis un Ufo. Es zinu, ka būs saruna ar Fredi par šo bildi, ko es esmu izvēlējies, ja viņš kādreiz redzēs. Bet viņi ir absolūti ģeniāli. Un viņi kopā par tādiem kļuva. Es šorīt runāju ar Andri, un es viņam prasīju, kāds tu biji bērnībā. Es tieši domāju, kas tur tik traks notika. Bet viņš izrādās līdz armijai, kas savā ziņā tagad šķiet loģiski. Līdz armijai viņš bija diezgan kautrīgs un tāds kluss. Jā, tad it kā arī ir iespējams, ka tas nav no paša sākuma, tas nav jau no bērnības nesākās. Baibas Ipiniece. Wow! Es tagad pazudīšu uz brīdi. Vienkārši lielisks humors. Viņā var klausīties un klausīties un klausīties. Liekas, ka katru viņas vārdu mēs vienkārši gaidam, un lai ko viņi arī pateiktu, būs forši un es smiešos. Pēc tam aiziešu mājās, domāšu, bet viņi taču neko nepateica. Bet Baiba. Džims Kerijs, ģeniāli. Un Renārs Zeltiņš. Renārs Zeltiņš, tāpēc, ka viņš ir viens no tiem cilvēkiem, no kuriem pavisam noteikti var mācīties to, ka ar lielu darbu var sasniegt ļoti daudz. Jo tas, kā viņš gatavojas saviem raidījumiem un pasākumiem, kurus viņš vada, tas, cik daudz laika viņš tur iegulda, ir tas, ko noteikti ir vērts ņemt līdzi ikvienam.
Taču es atgriežos pie tā, ka mēs visi esam talantīgi, kas nozīmē, ka mēs visi esam arī smieklīgi, asprātīgi un apveltīti ar humoru izjūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu visos mīt iekšējais klauns. Un tas ir kaut kas, kam es tiešām ļoti stipri ticu. Un clown is a very intelligent person who is willing to show his stupidity. Tātad klauns nav muļķis, klauns nav stulbenis. Ja? Klauns ir kāds, kurš ir ļoti gudrs, tik gudrs, lai spētu parādīt arī savas muļķības un savu muļķīgo pusi tā, lai tas būtu smieklīgi un interesanti. Un par to iekšējo klaunu ir tā, ka īstenībā, man liekas, mēs ļoti lielu daļu neapzināmies viņu sevī. Mēs neesam viņu līdz galam sajutuši. Kāpēc? Tāpēc, ka mums pilnīgi visiem ir daudzi un dažādi bloki iestrādājušies. Ikdienas saziņā paši mēs tos īsti nepiefiksējam. Tikai tad, kad mēs varbūt aizējam uz kaut kādu, nezinu, nodarbību vai meistarklasu, kur konkrēti strādā ar kaut kādu enerģijas apmaiņu starp cilvēkiem, ar komunikāciju, varbūt nedaudz ar improvizāciju. Mēs saprotam, ka patiesībā mēs esam izveidojuši sev visādas lietas, kuras mēs vairs ikdienā nepamanām, bet kas mūs pasargā ik pa laikam. Viens no piemēriem ir šis, un ļoti uzskatāms. Es jūtos labi, es jūtos forši, es jūtos droši, un tu vari teikt man, ko tu gribi? Vai ne? Turpini. Bet tas ir tāds ļoti, ļoti acīm redzams un pat spēcīgs bloks. Tad, kad es sāku vadīt pasākumus 5 gadus atpakaļ, es biju tikpat pārbijies kā šodien. Un tā ir lieta, kas nemainās. Un es joprojām staigāju. Droši vien pamanījāt, es visu laiku staigāju. Tas ir mans bloks. Es šādi te jūtos ērtāk un drošāk. Vēl bija viens brīdis, kad es ik laikam darīju šitā te, vadot pasākumu. Man pienāca un prasīja, vai es neesmu pēdējā laikā lietojis kaut ko. Un šīs lietas reizēm ir forši noķert. Noķert, un katru reizi, kad es viņas izdaru, mēģināt ar tām strādāt, lai no tām atbrīvotos. Jo tajā brīdī, kad es esmu gatavs visus savus blokus nolikt, es esmu gatavs enerģijas apmaiņai, un tas ir brīdis, kad mans iekšējais klauns parādās. Un iekšējais klauns mums katram ir pilnīgi citādāks. Dažiem viņš ir tik biedējošs, ka varbūt pat labi, ka nav atklāts. Ja? Bet lielākoties viņš ir ļoti jauks, viņš ir ļoti smieklīgs un ļoti gudrs. Asprātībā un humorā ļoti liela nozīme ir patiesībai, godīgumam. Neviens negrib, lai mēs tagad izliekamies vai melojam. Un tāpēc ir ļoti svarīgi 3 soļi. Būt šeit un tagad, nevis kaut kur vakar vai ar galvu jau rītdienā. Es esmu šeit un tagad. Tas arī paskaidro to, kāpēc, piemēram, improvizācijā ļoti svarīgi ir klausīties savā partnerī, jo tu dzirdi katru vārdu, tu spēj paredzēt uz priekšu un tā tālāk. Otrais ir just. Just ne tikai to, ko tavs partneris tev saka, bet arī nolasīt ķermeņa informāciju, jo tas iedos tev 3. svarīgo, un tas ir impulss. Un tad, kad tu esi, tad, kad tu jūti, un tad, kad tu saņem impulsu, tad tu esi gatavs rīkoties. Un tad tu esi smieklīgs. Pārsteiguma moments, protams. Kāpēc? Jā. Lūgums. Aizveram acis uz vienu brīdiņu. Visi aizveram acis, un es vienu no jums pakutināšu tūlīt. Ja? Man patīk, ka jūs vēl joprojām turat acis ciet. Jūs nebaidieties. Tas ir ļoti labi. Vai jūs esat aizdomājušies par to, kāpēc pašam sevi kutinot nenāk smiekli? Bet, kad kāds cits mūs kutina, tad mirstam nost. Vienkārši drausmas, liec man mieru. Tas ir tas pārsteigums. Mēs jau nezinām ar kādu spēku, kurā brīdī viņš kuru ribu mums durs. Bet tu kutinās vai nekutinās? Es mēģinu pavilkt garāku to brīdi, bet tu turi acis ciet. Vienīgais vēl joprojām. Ja, paldies. Ļoti svarīgi ir arī saprast atšķirības starp rīcību un reakciju. Reakcija ir balstīta uz iepriekšēju pieredzi. Mēs reaģējam uz lietām, kuras mēs iepriekš esam piedzīvojuši, jutuši un tā tālāk, taču rīcība ir kaut kas, kas balstās tikai un vienīgi uz impulsu sajūtu un būšanu tajā mirklī konkrētajā. Tā visa droši vien izklausās pēc Ķīnas ābeces, bet mazliet personiskāk runājot. Līdz 15-16 gadiem es nerunāju ar svešiniekiem. Vispār es biju ļoti kautrīgs. Šeit es esmu, vismaz tajā laikā man tā šķita, šeit es esmu ļoti jautrs. Tas kārtējais klases vakars vai skolas karnevāls, kurā es atradu savu vietu un tur arī paliku. Riktīgi forši atpūtos, socializējos. Es taču esmu klauns, kas ir.
Jā, un tad kaut kas sāk mainīties. Kaut kā es jūtu, ka manī ir kaut kāda tāda kā kņudoņa, ko gribas kaut kādā veidā realizēt. Un es atradu ļoti ideālu lietu, un tas ir fotoaparāts. Jā, es sāku fotografēt. Fotoaparāts ir maģisks, jo es varu būt daudzās vietās, es varu būt ar daudziem cilvēkiem, un tāpat laikā neviens man neredz. Visu laiku man ir kameras, es esmu drošībā. Un tas ir tas, ko es sāku darīt. Man ļoti patika, bet es sapratu, ka jebkurā gadījumā tie cilvēki grib, lai es ar viņiem runāju. Viņi neskapēc grib, lai es lienu ārā no tās kameras, lai es ar viņiem komunicēju. Un paralēli es iepazinos ar improvizāciju. Tas viss notika, jau sanāk 9 gadus atpakaļ, vecrīgā forša vieta, Hamlets, brīvā skatuve. Un klases biedriem man vienu dienu saka, tev jāaiziet. Es aizgāju, un man patika. Pirmo gadu es biju vienkārši drausmīgs. Neviens ar mani negribēja spēlēt. Man pat lūdza nebraukt uz turieni. Jo es neizprotu, kas ir improvizācijas, līdz galam nesaprotu, kā tā sistēma strādā. Un tad pamazām kaut kas sāk sanākt un kaut kas veidoties. Un šobrīd improvizācijas šovs Spiediens, 5 gadu jubileja decembrī, un mēs katru mēnesi priecējam un izklaidējam 2 šovos vairāk nekā 1000 cilvēkus, kas ir absolūti fantastiski un forši. Un tagad atmiņā atsaucam apakaļ to skumīgo Džeku, kurš tur sēdēja. Ir iespējams kaut kādas pārmaiņas, ikvienā no mums ir iespējams sevi mainīt. Un tad vēl viens jaunums. No septembra radio, kas bija ļoti liels izaicinājums, jo tad, kad es biju tikko sajūtas un sapratis, kā strādāt ar cilvēku, tad, kad es viņu redzu, kā varbūt likt viņam pasmaidīt, justies labi, tad pēkšņi man iedod mikrofonu, reku siena un vai priecē cilvēkus. Un tu lien ārā no ādas un tu nesaproti, jo tu līdz galam nejūti, ne tu viņus dzirdi, ne tu viņus redzi. Bet vairāk par visu man ļoti patīk vienkārši baudīt ziemas priekus, bet ar nosacījumu, ka kalns nav lielāks par 4 metriem. Man ir bail no augstuma. Jā. Nu, lūk, humors palīdz izdzīvot un sadzīvot. Un tas, ko es vienīgi varu novēlēt, ir aizmirst par to talants vai darbs. Jo patiesībā, iespējams, pat humors ir vienkārši mērs. Mērs katra cilvēka brīvībai, inteliģencei, pozitīvismam un daudzām citām lietām, kas jūsos ir. Jūs visi esat foršā veidā smieklīgi. Paldies!